Esmu Agris Bitāns, Zvērnāts advokāts, vadošais partneris Evershed Sazland Bitāns Zvērnāta advokātu birojā. Mana šodienas saruna būs par darba tiesībām un ar to saistītiem jautājumiem. Ja mēs runājam par darbinieku atbildību, ir skaidrs, ka cilvēks var kļūdīties. Kas ir jāņem vērā, domājot par darbinieka civiltiesisku atbildību? Darbinieka atbildība vispār labs jautājums. Es teiktu, ka primāri kļūdīsies visi, vairāk vai mazāk kļūdamies mēs visi. Jautājums ir, ko tu dari tajā situācijā, kad tu esi konstatējis kļūdu, konstatējis, ka kaut kas ir nogājis greizi. Un tas lielākais tā atbilde, kā izvairīties no problēmām individuāli, piemēram, ir komunikācija. Man labs piemērs arī praksē lieta bija uzņēmums ostā, kurš nodarbojas ar kravu iekraušanu, izkraušanu. Ostā piestāja kuģis, kurš ir jāizkrauj 24 stundu laikā. Maiņā strādā 3 darbinieki, kuriem tas ir objektīvi izdarāms tajā norādītajā termiņā. Maiņas sākumā viens no darbiniekiem tiek apturēts pie ostas šīs te policijas, šī te kontrola posteņa, jo ir, diemžēl, konstatēts viņa alkohola reibums, paliek 2 darbinieki. Vēl viens darbinieks, kurš jau visticamāk iekšējā uzņēmuma teritorijā arī bija degustējis alkoholiskos dzērienus ar traktoru, faktiski izraisa ceļu satiksmes negadījumu, uzbraucot vilcienu vagonam. Tātad, un pēc tam evakuējas no šīs te vietas, līdz ar to maiņā paliek viens darbinieks. Aizmirstam šobrīd par šīm sabojātajām iekārtām, maiņā paliek viens darbinieks, maiņas vadītājs. Ko viņš dara? Viņš pašu spēkiem mēģina kaut kā šo te visu izdarīt. Sakrāmēt visu iekšā. Pats tur kā pārcilvēks darbojās. Ko viņš nedara? Viņš nepaziņo, teiksim, šim te savam tiešajam vadītājam, ka mums ir problēma, mums trūks darba spēks, lai mēs fiziski varētu pabeigt šos te darbus norādītajā termiņā. Tas nenotiek. Vēl, man liekas, tur iekrita brīvdienas, un rezultāts ir tāds, ka kuģis nostāv 8-12 stundas pārāk ilgi. Pēc kuģniecības noteikumiem, kā strādā ostas, ļoti vienkārši par katru minūti ieslēdz skaitītājs un jāmaksā šī demarēžas tā maksa. Un tad ierodās pirmdien darbā, saprot, ka tūkstošos sakrājies ir šis faktiski soda nauda samaksa par to, ka kuģis ir bijis dīkstāvē. Risinot situāciju, tad konstatēja, labi, bija šis te darbinieks alkohola reibumā, tā nav vadītāja atbildība, maiņas vadītāja atbildība. Ir bijis šis te vadītājs, kurš ir bijis darbinieks, traktora vadītājs, kurš ir uztaisījis šo te negadījumu, arī tieši nav vadītāja atbildība. Kas ir vadītāja atbildība? Neziņošana. Un tad, protams, tad šeit ieslēdzās tas jautājums par civiltiesisku atbildību, kurā brīdī pie kā ir monetāri bijis atbildīgs. Šajā gadījumā tas lielā mērā ir bijis tieši šis te maiņas vadītājs, kombinācijā, protams, ar saviem kolēģiem, jo faktiski nav ziņojis par to, ka ir iestājušies šī situācija, kas bija absolūti novēršama. Ja uzņēmums to būtu zinājis, ir rezervē bija darbspēks, kas būtu varējis tikt piesaistīt šo situāciju ārkārtas apstākļos atrisināt. Tas netika darīts. Mums iestājās civiltiesiskās atbildības gadījums. Jā. Bet vienlaikus ir jāņem vērā, ka darba likums ierobežo darbinieku atbildību un ka pat, ja tu visi cēloniski vari nopamatot, darbiniekam var nebūt pilna atbildība, bet ierobežot atbildību. Tas arī jāņem vērā. Tieši tā. Teiksim, par šo darbinieks darba likums pasargā darbinieku civiltiesisku atbildību. Labs piemērs, ko pateikt, ir piemēram kiosks, kurā tiek darbinieks ir pārdevējs, tiek ieiets un nozagts šokolādes batoniņš. Vai darbinieks ir atbildīgs par to? Nē, nav. Jo visticamāk, ka neviens nevarētu sagaidīt, ka pārdevējs, teiksim, nesot apsargs vai persona ar spējām fiziskām vai arī apmācībām spēja šo situāciju atrisināt, ka viņš ies un, teiksim, šo te saprātīgi varētu aizturēt zagli. To neviens īsti nesagaidīt, jā.
Labi, ja mēs runājam par darba attiecību izbeigšanām, kāds ir kļūdas vai riski, kuri jāņem vērā? Jo tas diezgan nopietnas process, varbūt kaut kādi daži ieteikumi, kam pievērst uzmanību. Tāds pamatprincips būs noteikti termiņi. Darba likums nepiedod īsti kļūdīties termiņos. Viena diena nokavēta nozīmēs, ka visticamāk šis te uzteikuma izsniegšanas process tiesā tiks atzīts par kļūdainu. Varbūt ne visos gadījumos, bet vairumā gadījumu ar šo te būs grūti. Līdz ar to tad ievērot termiņu, uzreiz kā mēs konstatējam, ka kaut kas ir noticis, aktīva rīcība. Pieprasām paskaidrojumus, fiksējam faktu, izvērtējam. Iespējams, kad mūsu informācija par iespējamo pārkāpumu neapstiprināsies ļoti labi. Bet, ja tas apstiprinās, būsim iekļāvušies likumā dotajos termiņos, lai šādas situācijas risinātu. Tas, kas jāatcerās, ka darba likums paredz, ka, teiksim, uzteikuma pārkāpuma gadījumā var veikt mēneša laikā no pārkāpuma atklāšanas dienas, bet ne vēlāk kā gada laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas. Attiecīgi, tas tātad pārkāpums var atklāties nedaudz iepriekš vai vēlāk kā pirms mēneša, bet tas nenozīmē, ka, teiksim, ir šeit neierobežots laiks darboties un darba devējām veikt savas darbības. Tas ir numur viens. Es teiktu arī, ka ar šo te uzteikuma tiesisko un faktisko pamatu ir diezgan bieži ir bijušas situācijas, kurās būtu vieta uzlabojumiem. Piemēram, uzteikums ir varbūt 1-2 teikumu garumā, tur agri šodien mēs tevi atbrīvojam ar darbu, jo tu neieradies darbā vakar. Neierašanās gadījumā darbā, iespējams pat ar to varētu pietikt. Nebūtu ideāli, bet iespējams varētu pietikt. Bet jāatcerās, ka uzteikumā jānorāda tā juridiskais pamats, proti darba likuma konkrēta panta, konkrēts punkts, kā arī faktiskais pamats. Tā doma ir tāda, ka darbiniekam ir jāsaprot, par kādu pārkāpumu viņš tiek atbrīvots no darba. Kā arī jānorāda citi likumā, teiksim, norādītās sastāvdaļas uzteikumā, tur pēdējā darba diena, iespējams, citos gadījumos jānorāda iespējamība ieņemt kādu citu amatu uzņēmumā, ja tas ir darbinieku skaita samazināšanas gadījumā. Es teiktu, ka tie 2 termiņš un šis te pats dokumentu kvalitāte ir tas, kas bieži vien ir tāds klupšanas akmens darba devējiem tiesā. Iespējams, ka pārkāpums ir ticis izdarīts un tā, kā varētu teikt, tā ētiski pareizi liktos, ka darba tiesiskās attiecības būtu jāizbeidz, bet nav ievērots likums, var radīt, kas novad pie situācijas, kurās arī uzteikums tiek atzīts par pretiesiski izdot. Vai varbūt situācija, ka kaut kāda darbošanās ārpus darba vietas, ārpus darba laika var ietekmēt un var būt pamats darba attiecību izbeigšanai? Jā. Tradicionālā atbilde, tradicionāla atbilde būtu nē, bet mūsdienās, teiksim, mūsdienās šī atbilde ir kļuvusi par jā. Ir vairāki gadījumi, arī Latvijas tiesas praksē publiski diezgan izskanējuši par to, ka darbinieka darbība ārpus darba laika var kaitēt darba devēja interesēm un var būt pamats, teiksim, darba devēja uzteikumam vai arī darba tiesisko attiecību izbeigšanai. Piemēram, ja es vai kāds cits sociālajos tīklos ļoti negatīvi sāktu izteikties pret darba devēju kolektīvu, iespējams iekļaut vēl citus nievājošus komentārus par kolēģiem un tādu līdzīgu raksturu darbības, tas varētu būt pamats arī darba tiesisko attiecību izbeigšanai. Nevienmēr, bet vērtējot, teiksim, šī izdarītā pārkāpuma būtiskumu, jā, arī šķietami rīcība ārpus darba laika var ietekmēt darba tiesiskās attiecības. Jā. Ir dzirdēt gadījumi, ka team building pasākumā satiekoties 3 dažādu valstu kolektīvam, pēc kaut kāda alkohola lietošanas notiek attiecību skaidrošana un beigās pat aiziet līdz krimināla procesiem. Jā, tas parasti būtu gadījums, kad sākumā ir sporta spēles, vai arī pirms tam varbūt ir šī alkohola degustācija, tad ir sporta spēles, un tad mums ir process. Jā. Jo iekarstot, varbūt tas darbības nav tik adekvāts. Jā, tur var iespējams gadīties jautājums par to, vai tas ir vai nav ārpus darba laika, kāds tas brauciena raksturs ir, bet jā, arī, teiksim, pasākumos ir šādas situācijas,
ir bijušas ne tikai, teiksim, tādās varbūt roku izvicināšanas gadījumos, bet jāatcerās, ka, teiksim, ballēs vai Ziemassvētku tur pasākumos vai citos vakaru pasākumos, nu, diemžēl ir situācijas praksē, kurās notiek arī, nu, es teiktu pat, nu, seksuāla rakstura darbības bez abu pušu piekrišanas starp kolēģiem, nu, kas novad gan pie darbtiesisku attiecību izbeigšanas, gan arī, nu, teiksim, faktiski pie krimināla procesa krimināllietas. Tas nozīmē, ka darba devēji nedrīkst ignorēt, ja tas ir noticis viņuprāt it kā ārpus darba laikā, labāk neignorēt, būt iesaistītiem un atbildīgiem, jo tas nākotnē var pasargāt no lielākiem riskiem. Es teiktu, pie jebkuras pirmās pat aizdomas vai pusaizdomas, ka kaut kas tāds varētu būt noticis, tur ir jārīkojas nekavējoties, ja jūs negribat radīt situāciju, kurā, nu, teiksim, tas tiek varbūt paslaucīts zem paklāja un notiek nākamais gadījums. Nu, protams, tāds praktiskais ieteikums būtu visticamāk padomāt, vai visos šajos te pasākumos ir nepieciešams nodrošināt tik lielu šo te grādīgo dzērienu daudzumu, jo, nu, faktiski tie gadījumi, kas ir bijuši, nu, visticamāk rezultējušies ir tieši šāda te, nu, tādā silta vakara rezultātā, jā. Ja mēs skatāmies no juridiskā viedokļa, protams, darba attiecību izbeigšana ir vissarežģītākā, jo tam ir ierobežojumi. Tātad šajā gadījumā tev jānorāda likumā esošais pamatojums, juridiskais, un arī tam jābūt faktiem un apstākļiem. Un tas ir jāizdara noteiktā termiņā. Tu nevari atbrīvot no darba par pārkāpumu, kas izdarīts, piemēram, 5 gadus atpakaļ. Tāda instruments kā atstādināšana, to bieži izmanto brīdī, kad jāizskata jautājums par darba tiesisku attiecību izbeigšanu vai izmeklēšanu vai apstākļu noskaidrošanu. Es teiktu, ka jā, tas ir diezgan bieži izmantot šis elements, nu, ko likums arī paredz. Kas ir jāatcerās, ir, ka tā atstādināšana tikai tā iemesla dēļ, lai veiktu iekšēju pārbaudi, visticamāk nebūs tiesiski. Tātad ir nepieciešams demonstrēt kādu kaitīgu, ka darbinieku atrašanās darba vietā var radīt vai radīs sekas darba devējiem, ko citādāk novērst nav iespējams. Nu, piemēram, darbinieks katru dienu esot darbā sūta sev uz savu privāto e-pasta ziņas ar varbūt konfidenci informāciju, izplata cita veida informāciju. Tad būtu jautājums darba devējiem, vai darbiniekam ir darba pienākumi, kurus viņš var pildīt tādā veidā, ka mēs varam ierobežot šo te, nu, teiksim, šīs te rīcības asību. Tas ir tāds, nu, bieži vien izšķiršanās jautājums. Nu, jāatcerās arī, ka šaubu gadījumā, ja darba devējs uzskata, ka darbinieka, nu, atrašanās kādu laiku darba vietā var nebūt produktīva vai šim izmeklēšanas procesam vai citam darbiniekiem, kolektīvam, ir iespējams atstādināt darbinieku arī saglabājot darba samaksu, nu, kur, protams, tad likums šādu modeli konkrēti neregulē, bet tas nav aizliegts, un, nu, šādos gadījumos šis standarts, kad mēs varētu kādu atstādināt no amata, protams, būs augstāks, jo darbinieka intereses vai tiesiskās intereses tiek mazāk aizskartas, darba samaksa tiek saglabāta. Nu, nereti, kad notiek atstādināšana vai kaut kāda apstākļa izmeklēšana, darbinieks raksta sūdzību, raksta iesniegumu, ka pret viņu ir mobbings un bossings un vispārējais. Cik tas ir aktuāli šobrīd? Ļoti. Šobrīd tas ir lielākajā daļā gadījumu, kad izceļas šis te konflikts ar darbinieku un darba devēju, nu, tad tas pirmais tā darbinieka aizsardzības pozīcija bieži vien ir šis te mobbinga jautājums. Šķietams vai īsts, nu, to, protams, tas jāstāsta no gadījuma uz gadījumu, bet jā, nu, tad diemžēl ir tāda tendence, ka katra šīs domstarpības tiek risinātas jau šajā te mobbinga prizmā, nu, kur darba devējiem, protams, tad pēc tam ir jāvelta pūles, jāpierāda, ka nekas tāds darīts īsti nav, jo, nu, darba likums paredz, ka tieši darba devējs ir tas, kurš pierāda šādu te veida, nu, teiksim, pieņēmumu nepamatotību. Līdz ar to, kā rīkoties, ja šāda te vēstule tiek saņemta, nu, faktiski ir jāveic pārbauda, vai darbinieka norādītās situācijas, fakti, epizodes ir ticams, atbilst realitātei.
Jāatcerās, ka darbinieki bieži vien norādījis uz šo te mobbinga apstākļu ļoti vispārīgi. Līdz ar to tad darba devēja uzdevums ir faktiski konkretizēt šo te, kas tad īsti ir noticis, kurā dienā, kad vai kādos apstākļos šis mobbinga sajūtas vai arī elements darbinieks ir jūtas. Un tad būs iespējams, teiksim, tā objektīvāk konstatēt, vai tas ir vai nav bijis. Tas nozīmē, ka jāveic procedūra, kuru gadījumā trešām vērotājiem vai tiesai tu vari parādīt, ka objektīvi pārbaudi un fakti apstiprinājās vai neapstiprinājās. Jā, protams, bieži vien tās epizodes, kas tiek uztverts par mobbingu, ir diezgan amizantas. Piemēram, ja tiešais vadītājs tev tāpat kā visiem kolēģiem pajautā, kā tev sokas ar šo uzdevumu. Ir bijušas situācijas, kurā darbinieks uzskata, ka viņš tiek mobēts, jo viņam tiešais vadītājs visu laiku jautājot, kā veicoties ar darbu izpildu, un ka tur citiem nejautā, un tad sāk psiholoģiskās spiediens. Kāpēc nav ātrāk, kāpēc nav kvalitatīvāk, un tad sāk šī spēle, ka tur agrim nejautāja, man pajautāja, kāpēc. Un tad, protams, ir jāsaprot, vai tas tiešām vispār ir noticis. Ja tā ir bijis, ka kādam pajautā, kādam nepajautā, vai tur gadījumā nav objektīvs pamatojums, kāpēc kādam tika veikt šī papildu darbība, kādam nē. Tāpat jāatzīst, ka ir arī konstatēti gadījumi, kad mobbings tiešām ir bijis, un bieži vien uzņēmuma vadītājs iespējams pat to nemaz neapzinās, bet kāds tur vidējā līmeņa darbinieks pret saviem padotajiem varbūt neizturās tā, kā būtu pieņemts un kā to paredzētu darba likums. Varbūt ir, teiksim, saziņa pēc darba laika, atvaļinājuma laikā. Protams, arī mēs varam atšķirt situāciju, kad atvaļinājuma laikā iespējams varbūt WhatsAppā vai īziņā atsūta kādu jautājumu, ko varbūt, nezinu, kur atrodas tā un tā mapīte. Protams, es neesmu tiesa, manā ieskatā tas visticamāk nebūtu tāds būtisks pārkāpums, bet tikpat labi varētu būt konstanti sekojoša komunikācija par lietām, kurām tev atvaļinājuma laikā nav jādomā, vai arī pēc darba laika, pirms darba laika par lietām, kas neatiecas uz darba pienākumu veikšanu vispār. Tādas situācijas arī, diemžēl, ir bijušas. Jā. Nereti gadās, ka šajā pārbaudas procesā parādās sūdzības valsts darba inspekcijā. Cik ir, vai ir jābaidās no darba inspekcijas un kāda varbūt būtu ieteikumi šajā sakarā? Konceptuāli es teiktu, ka no darba inspekcijas tā baidīties nevajag. Cik mums ir bijusi dažādu lietu ietvaros sadarbība vai saskarsme ar valsts darba inspekciju, tad nevarētu piekrist apgalvojumam, ka vienīgā funkcija ir sodīt. Bieži vien ir īpaši šie darbinieku strīdi, tad darba inspekcija diezgan objektīvi neitrāla pozīcija, kad, ja šis strīds ir izcināms tiesas kārtībā, darba inspekcija arī to ļoti labi apzinās un saprot. Tāpat varbūt ir bijušas, teiksim, arī laba pieredze konsultējoties citu darba devēju vārdā ar darba inspekciju, varbūt par tādiem likumā nelīdz galam regulētiem jautājumiem, kur pavēr plašas interpretācijas iespējas, un ir iespējams jau preventīvi ar darba inspekciju, teiksim, aprunāties vai arī korespondences veidā, saprast, teiksim, kāds ir viņu uzskats, kā šī norma varētu tikt piemērojama. Šeit varētu pieminēt, ka, teiksim, Lietuvā ir ļoti interesants tas viņu, ekvivalentās darba inspekcijas tas pieejams, kad katru mēnesi publicē, varbūt arī retāk, precīzi nepateikšu, bet tiek publicēts saraksts ar uzņēmumiem, kurus mēs dosimies, faktiski auditēt un pārbaudīt. Tātad tev preventīvi pasaka, kad agri pēc mēneša pie tevis mēs būsim ciemos. Tātad kāds ir mērķis? Mērķis ir, lai tu pats iekšēji pasēdi, padomā, vai mums viss ir kārtībā, vai darba dokumentācija ir kārtībā, vai visi darba līgumi pareizi ir sagrupēti, vai darbu stundu uzskaita viss ir kārtībā, vai mūsu tas institucionālais ietvars ir pareizs. Tad tu par to padomā. Ja tu konstatē neatbilstību, tu visticamāk ar savu vai ar kādu ārpakalpojumu spēkiem tiec ar šo te nepilnību galā. Atnāk darba inspekcija un konstatē, ka pārkāpumu nav. Tātad mēģis ir sasniegts, tu ievēro noteiktās prasības. Tas mēģis jau nav sodīt. Jo ar to administratīvo sodu, jo valsts budžetu neaizpildīs. Tas drīzāk ir tāds
sekundārs elements. Es domāju, ka arī Latvijā mēs ar laiku nonāksim līdz tādam piegājienam, kurā lielāks ir šis varbūt tāda kā pēcpārbaužu, ex-ante to pārbaužu vietā, un ka mēs vairāk veicam pēcpārbaudas, dodamies pie darba devēja, pārbaudām visu un nonākam pie tā gala rezultāta, kas ir normatīvu aktu ievērošana. Nu ko, cerēsim, ka normatīvu aktu uzlabojumi nāks tikai par labu un sakārtos tās lietas, un paldies par šo sarunu. Es ceru, ka klausītāji un skatītāji ieguva jaunu informāciju, kas viņiem palīdzēs uzlabot savas attiecības ar darbiniekiem un novērst nevajadzīgus riskus un problēmas. Paldies, Agni!